Hello. Hello. Labi, jā, būšu. Labi, paldies, tad gaidīsim jūs. Paldies. Es uz darbu pārnāju. Jā, bet iesākumā jums vajadzētu... Labs. Kaut kas nav kārtībā. Paldies, Dievs. Kāpēc tas vajadzīgs? Es domāju, tas ir laika jautājums. Šobrīd uzskata, ka televīzija tiešām ir izmirstoša suga. Internets pavisam noteikti ir jaunā televīzijas mājvieta, un uz to viss norāda. Šī suga ir atkarīga no cilvēka sugas. Vēlētos pierakstīties pie ķirurga. Kristofers teica, ka pilsētā ir viss. Kur pilsētā var dabūt ūdenslīdai tērpu? Padomāsim loģiski. Jā. Kur pilsētā var dabūt naudu? Kā pie jums var nodot asinis? Kur pilsētā var dabūt medu? Kur pilsētā var dabūt dažus? Es netieku iekšā tiesu informatīvajā sistēmā. Jūs esat ļoti gudrs. Kas es tomēr tikšu pie medus, veikala bišu nav. Paldies, draugi! Tu nav par to. Viss kā. Kur tad ir tehnika? Halo! Bet kā lai es tas strādāju? Bet kā lai to darbina? Jūs domājat ar prātu? Nereāli sajūta. Es atvainojos, ar ko mūsu firma nodarbojas? Tev jāsaplāno mūsu komandas darbība tā, lai viņi ieskatītos viens otrā acīs. Tev ir 15 minūtes. Pagaidi, bet vai kafiju es varu dabūt? Labdien, dāmas un kungi! Esiet sveicināti! Mani sauc Rinalds Sproģis, esmu Latelekom tehnoloģiju vadītājs. Man ir prieks sveicināt jūs tādā netipiskā vietā, dienas laikā, kinoteātrī. Mēs ar nolūku jūs aicinājām jūs šeit, jo mūsu dienas tēma šodien ir kino. Ap un par kino. Kino un tehnoloģijas iet roku rokā. Vai jūs atceraties kādu filmu, ko jūs pēdējā laikā esat redzējuši, kur netiktu pielietotas tehnoloģijas? Visās filmās tāds ir. Latelekom iet roku rokā ar tehnoloģijām un pakalpojumiem. Tāpēc šodien mēs gribam parādīt mūsu kino. Un diena tiks dalīta divās daļās. No sākuma mēs ievadsesijā parādīsim divas prezentācijas, pēc tam neliela pauze būs un vēlāk sāksies seansi. Es ceru, ka jums visiem ir biļetes. Tā ir? Ir biļetes. Un parasti kinoteātros
ir uz biļetēm norādīts seansu sākuma laiks. Tā ir. Seansu sākuma laiks kinoteātrī nevar tikt pagarināts, nobīdīts vai pārcelts. Seanss sākās tā, kā viņš sākās. Tāpēc man liels lūgums būt ļoti, ļoti precīziem un nekavēt. Otrs, kas ir norādīts parametrs uz biļetēm parasti ir sēdvieta. Par sēdvietu gan jūtamies ērti, izvēlamies vai nu pirmo rindu, pēdējo vai vidējās rindas, kā jums patīkās. Vēl par praktiskām lietām. Ievada sesijas beigās, katras prezentācijas beigās būs vieta jautājumiem. Sagatavojiet savus jautājumus un vai nu tos uzdodiet pie zālē blakus stāvošiem mikrofoniem vai vienkārši paceļiet roku un es mēģināšu pie jums pieiet. Tā kā mums laiks ir ierobežots un nākamo sesiju sākuma laiku mēs nevaram pārbīdīt, kā tikko noskaidrojam, tad būsim ļoti, ļoti konstruktīvi un būsim ļoti raiti, uzdodot jautājumus. Tāpēc liels lūgums tos jautājumus sagatavot iepriekš. Kas vēl ir būtiski, kad mums ir vakar pasākums, tad kino nebeidzās tikai ar filmu skatīšanos. Kino turpināsies arī vakarā, 17:30. Mēs jūs ļoti laipni aicinām uz veco kinoteātra Daili. Ja? Kad man teica, ka tas ir kino vienkārši, es nevarēju saprast, kur viņš atrodās. Bet tad, kad pateica, ka tā ir vecā Daile, man tapa viss skaidrs. Tātad mēs jūs ļoti laipni aicinām 17:30 uz veco kino Daili, kur mēs turpināsim rādīt kino un būs nelielas jautrības. Būs interesanti. Šobrīd es vārdu vēlētos dot Latelekom tehnoloģiju izpilddirektoram Jurim Gulbkungam. Latelekom. Es ļoti atvainojos, Latelekom. Bet Juris Gulbs ir arī daļēji Latelekom tehnoloģiju izpilddirektors. Jā, labrīt. Šodien mēs esam jaunā vietā un tehnika mazliet pieviļ un ir arī nedaudz lielāks uztraukums kā vidēji, tāpēc es tiešām esmu Latelekom izpilddirektors, kā jūs to visi labi zinat, un Rinalds ir Latelekom tehnoloģija izpilddirektors. Un es domāju, pie šī jautājuma mēs vairs neatgriezīsimies. Šodien mums ir kino diena, un mēs runāsim par to, kas mums ir aktuāli šogad, par to, kā mēs dzīvosim arī nākamajos periodos, un kas ir tās aktualitātes, ar kurām mums ir jācīnās, un kā mēs jums varam mūsu klientiem palīdzēt. Tāpēc šodienas tēma, par ko es gribu runāt, ir, es ceru, ka mums viss strādās. Opa. Jā, nostrādāja. Korporatīvā ilgtspēja. Kāpēc korporatīvā ilgtspēja? Tāpēc, ka ir jau mums 3. gads, kopš krīze faktiski ir beigusies. 3. gadu mums ekonomika pieaug, varbūt ne visi to jūt, bet ir pienācis laiks padomāt par to, kādā veidā mums dzīvot šajos jaunajos apstākļos, jo skaidrs, ka mēs varam visu laiku griezt izmaksas un atlaist darbiniekus, bet kaut kādā brīdī mums ir jāsāk rūpēties ne tikai par sevi, bet arī par to, kas notiek ar mums. Jo tajā brīdī, protams, kad uzņēmējs nodibina savu kompāniju, tad visi cer, ka tas uzņēmums strādās saules mūžu, varbūt gluži ne, bet noteikti ilgu un veiksmīgu laiku izdzīvos. Un, protams, ka to es visiem labprāt novēlu. Taču jāsaprot, ka, lai jūsu uzņēmums būtu veiksmīgs, arī visai valstī kopumā ir jābūt veiksmīgai. Un ir jāsaprot tas, kādā veidā jūsu bizness ietekmē sabiedrību, vidi, kurā mēs dzīvojam, kā tas ietekmē darbinieks un kā tas ietekmē arī valsts konkurētspēju kopumā. Tāpēc, izmantojot to, ko mēs darām Latelekomā, es jums gribētu pastāstīt to, kā mēs ikdienā veidojam korporatīvo ilgtspēju. Un es ceru, ka tas arī jūs iedvesmos uz kaut kādām jaunām idejām, jo principā šīs lietas ir vienkāršas, tas nav nekas sarežģīts, un šīs lietas nav arī ārkārtīgi dārgas, lai viņas nevarētu ieviest arī netik lielos uzņēmumos kā Latelekom. Protams, ka pirmā lieta un vissvarīgākā, ar ko jebkuram uzņēmumam ir jāstrādā, tie ir darbinieki. Jo es praktiski nezinu nevienu uzņēmumu,
kurā svarīgākie biznesa aktīvi nebūtu tā darbinieki. Jo ir labi zināms, cik labs rezultāts var panākt tad, ja jums ir lieliska komanda, ja cilvēki ir motivēti un ja viņi zina, ko viņi dara. Un šī tēma, protams, ir ārkārtīgi aktuāla tajā brīdī, kad mums ir jāsaskarās ar to, ka cilvēki meklē laimi citur, brauc lasīt sēnes un vēl kaut kādas dīvainas lietas darīt tā vietā, lai strādātu savā dzimtenē un celtu dzimtenes ekonomiku. Un, protams, ka galvenais veids, kā to ietekmēt, ir pozitīva personāla politika, un tas ir arī ļoti liels ierocis cīņā ar konkurentiem. Ko tad mēs esam izdarījuši Latvijas Telekom? Ir izdomāts tāds pakalpojums kā Latvijas Telekom Plus. Un ko tad dara šis Latvijas Telekom Plus? Kā jūs zinat, katrā uzņēmumā, gandrīz katrā uzņēmumā mūsdienās bez pamatdarba algas cilvēkiem ir arī dažādi papildus labumi. Sporta nodarbības, varbūt veselības apdrošināšana, varbūt pensijas fonds, varbūt vēl dažādas svarīgas lietas. Ar ko mēs saskārāmies Latvijas Telekomā? Ar to, ka kaut kādā brīdī, kad mums ir, protams, koplīgums ar arotbiedrību, kaut kādā brīdī mēs saskārāmies, ka šie te vienādās paketes, kas visiem ir, dažs cilvēks neapmierina, jo cilvēki, protams, ir dažādi. Tie, kas ir jaunāki, tiem vairāk sports interesē, tie, kas ir vecāki, tiem vairāk veselības apdrošināšana interesē, tie, kas ir tuvāk pensijai, tiem interesē iemaksas pensiju fondā. Un, protams, ka, ja mēs nepieejam elastīgi šai situācijai, tad kaut kādā brīdī daļa no darbiniekiem nebūs īsti apmierināta. Tāpēc, ko mēs izveidojām, tā ir interaktīva sistēma, pašapkalpošanās sistēma, kur cilvēki var izvēlēties sev tādus papildus bonusus, kādu viņi vēlās. Ja viņi vēlās papildus vairāk brīvdienas paņemt, viņi var izvēlēties šīs te brīvdienas. Ja viņi vēlās paņemt veselības apdrošināšanu, viņi izvēlās veselības apdrošināšanu. Galvenais ir tas, ka kopējā summa ir fiksēta, un tad šīs te summas ietvaros cilvēks var izvēlēties, vai tās ir papildus brīvdienas, vai veselības apdrošināšana, vai sporta nodarbības, vai vēl kaut kas. Ko tas deva? Tas deva to, ka katrs saņēma tieši to, kas viņam interesēja, un katrā ziņā cilvēki bija ļoti apmierināti ar to rezultātu, ko mēs sasniedzām, ieviešot šo sistēmu, un mums kā vadītājiem arī ir labāk strādāt tad, kad cilvēki zina, ko viņi grib. Katrā ziņā es gribu pateikt paldies par šīs sistēmas izveidas ideju Ingrīdai Ronai un Mārtiņam Leiticam no Latvijas Telekom Technology, kurš šo sistēmu izstrādāja. Un jāsaka, ka interese ir jau pietiekoši liela. Es esmu saņēmis zvans no vairāk lielu uzņēmumu vadītājiem, kas par šo sistēmu interesējas, tāpēc mēs arī pavasarī sāksim šogad jau piedāvāt arī mūsu klientiem šo sistēmu. Lūk, nākamā tēma, par ko es gribētu runāt, ir zināmā mērā mazliet jau apzelēta. Tā ir zaļā domāšana, jeb ekoloģiskais dzīves stils un vides aizsardzība. Protams, ka daudziem liekas, ka tas ir vienkārši vēl viens biznesa veids, kā dabūt Eiropas naudu un to iztērēt un labi nopelnīt, taču ievērojot kaut kādus vienkāršus principus un izmantojot arī tos pakalpojumus, ko mēs paši izmantojam un piedāvājam citiem, ir iespējams gan zaļi dzīvot, gan arī ietaupīt naudu uzņēmumam. Un te būs tikai daži piemēri, par ko mēs runājam. Tātad pirmkārt, protams, ir lielākā un svarīgākā tēma, kur mēs varam ietaupīt laiku, finanšu, dabas un citas resursus, ir atteikšanās no papīra dokumentiem. Un Latvijas Telekom pēdējos gados ir daudz strādājis gan pats, atsakoties no papīra dokumentiem, gan arī piedāvājot to saviem klientiem. Un te būs daži piemēri. Tātad SEB banka, pārējot uz rēķina elektronisko apriti, panāca to, ka
viena rēķina apstrādes laiks tiek samazināts par 53%, bet apstrādes izmaksas par 45%. Katrā ziņā šis ir tik lielai organizācijai kā SEB bankai pieņem ļoti labs rezultāts un kas ģenerē arī ļoti labu finanšu rezultātu. Jo, protams, ja jums rēķini pazūd, ja aiziet vairākas dienas un vairāk cilvēki strādā pie tā autorizācijas, ir ļoti apgrūtinoši un dārgi tas viss. Un pie viena jūs arī ietaupat nenozāģētus kokus, protams. Otrs piemērs ir Big Bank. Big Bank izmanto BPO Baltika izstrādāto kredīta informācijas portālu, kas ļauj ātri elektroniskā veidā iegūt informāciju par juridiskas vai privātpersonas maksātspēju. Ko tas deva? Tas deva to, ka data apstrādes laiks samazinājās par 50%, informācijas iegūšanas izmaksas par 90%. Arī būtisks rezultāts gan finansiālā ziņā, gan arī atkal mēs samazinām papīra apriti un samazinām arī nozāģētos kokus. Tātad dosimies tālāk. Ko mēs darām paši Telekomā? Telekomā, kā jūs zināt, mums ir tāda, tas ir bišķi pa tālu. Telekomā ir tāda nianse, ka mums ir 500 000 klientu un visiem viņiem ir jāsaņem rēķini kaut kādā brīdī. Un, protams, ka tas ir milzīgs pasta sūtījuma apjoms un vienlaicīgi arī ir jāapstrādā ļoti daudz dokumentu un jānodarbina daudz cilvēku. Ko mēs esam sākuši? Mēs pagājušajā gadā sākām migrēt mūsu klientus uz elektroniskajiem rēķiniem. Protams, kad paši viņi no sevis negrib iet uz elektroniskiem rēķiniem, viņi ir jāpiespiež. Kā mēs to piespiedām? Mēs sākām viņiem prasīt naudu papīra rēķiniem, ko bankas jau savā laikā bija veiksmīgi izdarījušas, un piedāvājam arī dažādas bonusus par to, ka viņi pāriet uz elektronisko norēķinu kārtību. Ko mēs esam panākuši ir to, ka 210 000 klienti īstenībā šodien no rīta jau ir pārgājuši uz elektroniskajiem rēķiniem, un, protams, ka mēs esam arī ietaupījuši 100 000 latu pasta izdevumiem vien, nerunājot nemaz par to, cik daudz cilvēku mēs esam atslogojuši no diezgan tāda neinteresanta un vienmuļa darba. Tāpēc es domāju, ka šāds cipars ir pietiekoši interesants, lai apsvērtu šādu te jautājumu. Protams, ka šīs ir lietas, kas attiecās uz uzņēmuma darbību kā tādu. Nākamais jautājums ir, kas ir tā vide, kurā mēs paši dzīvojam un strādājam. Vai tie cilvēki, kas ap mums ir izglītoti, apmierināti ar dzīvi, vai viņiem ir tās zināšanas, kas ir nepieciešams, lai viņi varētu aktīvi piedalīties šodienas sabiedrības apritēs. Jo, ja šie cilvēki tādi nav, tad ilgtermiņā mums arī nebūs kam piedāvāt mūsu pakalpojums, un cilvēki, protams, kas nav iesaistīti sabiedriskajā dzīvē savā valstī, kā mēs zinām, dodas kaut kur prom. Tāpēc arī ir svarīgi veidot projektus, kas veicina labu sociālo vidi ap mums. Un ko tad ir darījis Latelekom? Latelekom ir izveidojis tādu programmu, kā Pieslēdzies Latvijai. Un šī programma ir domāta, lai mēs mazinātu tā saucamo digitālo plaisu. Digitālā plaisa ir plaisa starp cilvēkiem, kas prot strādāt ar datoru un internetu un tādiem, kam šīs zināšanas nav. Un, protams, ja mēs šodien skatāmies uz mūsdienu pasauli, tad bez datora, bez interneta cilvēki nevar kvalitatīvi piedalīties ne darba tirgū, ne sabiedriskajā dzīvē, ne arī kaut vai valsts norisēs. Un tāpēc pagājušajā gadā mēs pievērsāmies tieši mūsu senioriem, sudraba paaudzei, un mēs apmācījām 1500 šo te senioru darbam ar datoru. Un mums bija ļoti jauks arī viens no aizkustinošākajiem pasākumiem. Uz valsts svētkiem 400 seniori pulcējās
Latviešu biedrības namā uz koncertu un arī vienlaicīgi kārtoja datoru eksāmenu. Šeit jūs redzat, kā tas eksāmens notika. Bija, jāsaka, ļoti liels gandarījums redzēt to, kā šie cilvēki paver sev jaunu pasauli. Un, protams, tas ir arī milzīgs gandarījums, ko mēs paši sev gūstam un ko nevar izmērīt tikai ar naudu. Lūk, tāpēc ar šīm te nelielajām aktivitātēm, kas pašas pa sevi nav dārgas, bet palīdz gan uzņēmumam nopelnīt naudu, gan arī veidot vidi ap sevi. Mēs strādājam ne tikai savā labā, bet arī mūsu darbinieku, sabiedrības un valsts labā. Jo skaidrs, ka mums ir jādomā par to, kā ilgtermiņā attīstīt savu valsti un par to, lai vairot Latvijas konkurētspēju pasaulē un par to, lai cilvēki beidzot atgrieztos šeit un justos apmierināti un dzīvot savā valstī un nebraukt projām. Tāpēc tas ir šodien no manis viss. Es ceru, ka jums būs jauka diena, interesants films un galvenais neaizmirstiet vakarā par balli 5:30 vecajā kino Daile. Tāpēc paldies par uzmanību un jauku dienu. Dāmas un kungi, laiks jautājumiem. Vai mums ir jautājumi? Jurim Gulbim. Kāds jautājums bija? Vai popkorns būs? Jā, tas ir. 17:30 varēs atrast varbūt popkornu arī. Dzeriet ūdeni, tas ir veselīgi. Juri, tu minēji savā prezentācijā, ka korporatīvā ilgtspēja nav tikai lielo uzņēmumu atbildība. Kā domā, ar ko būtu jāsāk mazam, nelielam uzņēmumam? Es piedāvātu, protams, sākt pašiem ar sevi vispirms un pastīties, ko var izdarīt arī neliels uzņēmums, lai lieki nenoslogotu dabu un tās resursus. Mēs, piemēram, ja mēs dibinam jaunu uzņēmumu, mūsdienās nav jāliek servers istabā zem galda, to var nolikt datu centrā, tur viņš tērēs mazāk elektrības un jums nebūs pēc tam, kad viņš būs savu mūžu nokalpojis, jāizmet viņš izgāstuvē, piemēram, kur viņš arī savus kaitīgās vielas atdos dabai. Tas kā piemērs, protams, uzreiz var sākt ar elektronisko vidi, gan dokumentu apritē, gan norēķinos ar klientiem, gan korespondencē. Tas mūsdienās nemaksā neko. Un, protams, arī reklāmai tā vietā, lai drukātu papīra bukletes, ar ko mēs paši arī laiku pa laikam grēkojam, jo, diemžēl, ne visi ir elektroniskā vidē, ir brīnišķīgas iespējas sev reklamēt sociālajos tīklos un interneta vidē. Tāpēc šīs te mazās lietas, ar ko katrs var sākt, viņas praktiski nemaksā neko. Sākam ar maziem darbiem, ja? Jā. Paldies. Vai kāds jautājums no zāles? Bez jautājumiem. Jūris redz, kur ir mūsu galvenais jautājums. Jā, jā, te Jūris Kāži no letanozare.lv. Jautājums ir, tika minēts viens no tādiem iekšējiem Latelekom procesiem, Latelekom Plus, kas tiks tagad pārvērsts kaut kādā ārējā produktā, kur piedāvāt arī klientiem, vai tas ir sākums tādam procesam, ka vairākus, teiksim, Latelekom iekšēji vai Latelekom meitas uzņēmumos attīstītus procesus arī, kā pārņemot to anglisko vārdu, produktizēs un piedāvās Latelekom klientiem vai kā pakalpojumus? Jāsaka, ka mēs jau to gadiem darām, sākot ar elektronisko dokumentu apriti, ko mēs izmantojam gan pašu uzņēmumā, gan arī piedāvājam citiem klientiem, sākot ar visu IT lietu ārpakalpojumiem, ko mums nodrošina atsevišķs uzņēmums un ko mēs arī piedāvājam citiem klientiem. Un jā, tad šī sistēma, ko mēs šodien prezentēsim, saucās People In. Latelekom Plus ir tikai viena daļa no šīs sistēmas. Pa lielam pirmais iemesls, kāpēc mēs viņu izveidojām, bija tāpēc, ka mūsu iekšējā personāla vadības sistēma bija novecojusi. Un, protams, kad mēs sākām šo te sistēmu mainīt, to pamanīja arī tie klienti, kam mēs pašlaik nodrošinām personāla vadības pakalpojumu, un tādi pietiekoši daudz. Viņi sāk stāstīt citiem, un šī te interese radās pat no sevis, jāsaka, un protams, kad redzot šo te milzīgo interesi, mēs nolēmām kapitalizēt un piedāvāt arī plašākam lokam šo te mūsu personāla vadības risinājumu, un mēs arī ceram
nākamā gada sākumā palaist versiju, kas darbosies Igaunijā un Lietuvā. Un galvenais, ka jums nekas nav jāpērk, viss darbojās mākonī. Jūs arī jums nav jāmaksā nekādas fiksētas maksas pa licencēm, jūs maksājat tikai atkarībā no darbinieku skaita un atkarībā no veikto transakciju apjomu. Es arī mazam uzņēmumam, kas sāk darbu, manuprāt, ārkārtīgi pievilcīgi iespēja. Jums nav jāveic liela kapitāla ieguldījuma, maksājat tikai tik daudz, cik jūsu bizness var pavilkt. Paldies. Vēl jautājumi? Vēl viens jautājums, Jurim. Jā, lūdzu. Tā nejaušā pārteikšanās, ka Juris Gulbis ir Latelekom Technology. Vai tur apakšā nav tomēr, zinām, tāda realitāte, ka mēs pārējām no šitās, teiksim, sakaru pakalpojumu sniegšanas vairāk tiešām uz tehnoloģiskiem un informācijas tehnoloģiju risinājumiem, kas arvien vairāk un vairāk kļūst par Latelekom, kā saka, to biznesa kodolu? Jāsaka, ka ieņēmuma ziņā IT pakalpojumi vēl nav mūsu biznesa kodols, bet, protams, šie ieņēmumi aug katru gadu. Mūsu biznesa kodols ir televīzija, internets un balss pakalpojumi joprojām, kas ir visrentablākie un kur mēs saņemam vislielākos ieņēmumus. Jā, bet IT biznesa, protams, ir strauji augošs un mēs plānojam viņu attīstīt. Paldies. Atvainojos par pārteikšanos. Bet redz kāda rezonanses uzreiz. Tas ies vēsturē. Vēl jautājumi? Ja jautājumu nav, tad paldies, es gribētu teikt Jurim Guldījam. Paldies. Es būšu šeit uz vietas visu dienu, varat man droši nākt klāt un jautāt, un ja negribat jautāt klātienē, varat rakstīt man droši e-pastu juris.gulbis@telecom.lv, uz visiem e-pastiem pats vienmēr atbildu. Paldies. Un tiekamies vakar pasākumā.